Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien, adventa laika 4. svētdienā, mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija 1. nodaļas. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi, Kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja: Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko Kungs caur pravieti ir runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Immanuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Jāzeps uzmodies no miega darīt tā, kā Kunga eņģelis viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš tam deva vārdu Jēzus. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev sakām slavu un pateicību par Tavu svēto vārdu dāvanu. Tiešām, Kungs, pie kā mēs iesim? Pie Tevis, Kungs, Jēzu, mēs nākam, jo pie Tevis ir patiesības un dzīvības vārdi. Svētī mūs patiesībā, jo Tavi vārdi, Dievs, ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Tad, kad mēs uzlūkojam svēto rakstu vārdus, tad mums būtu labi atcerēties, ka svētie raksti nav tapuši kādā mītu, leģendu vai pasaku pasaulē. Svētie raksti, Dieva dotie vārdi, viņa uzruna mums, ir savīta kopā ar šīs pasaules vēsturi, ar konkrētām cilvēku dzīvēm un notikumiem. Un laikam jau arī toreiz apustuļu laikos radās kādi, kas līdzīgi daudziem mūsdienu domātājiem svēto rakstu vārdus uztvēr kā tikai tādu mītu, kā tādu pasaku, ar kuru pakasīt savu reliģisko ziņkāri un varbūt iegūt kādu iedvesmu savai dzīvei. Tieši tāpēc apustulis Pēteris savā vēstulē arī mums šodien atgādina: nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības acu liecinieki, mēs jūs atklājām mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Sagudroti stāsti, mīti vai leģendas dod tikai mums domu ierosinājumus, bet notikums, kurā notika Dieva un cilvēku miedarbība, tā ir dzīve. Un to mēs varam nosaukt par svētvēsturi. Tikai svētvēsturi ir tā, kas mūs pieved pie notikumu un tām patiesībām, ko Dievs mums katram vēlas atklāt. Bet kad iesākās svētvēsture? Pirmo atzīmi mēs varam nolikt tūdaļ pēc Ādama un Ievas krišanas grēkā. Tajā brīdī, kad Dievs deva pirmo apsolījumu par pestītāju Jēzu Kristu. Šis brīdis bija tiesas brīdis, un jau toreiz Dievs, spriežot vēlnam tiesu, sacīja: un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi. Tieši ar šiem
Dieva vārdiem uzsākās lielais advents, pestītāja Jēzus Kristus gaidīšana. Un laikam ejot uz priekšu, Dievs ik pa brīdim šim pirmajam apsolījumam pievienoja klāt vēl kādu skaidrojumu. Kāds ir saskaitījis, ka vecajā derībā ir atrodami pavisam 465 pravietojumi jeb priekšpasludinājumi par Kristu. Nu tas ir daudz. Viss galvenais vecās derības ļaudīm tika pateikts. Viņi zināja, kas nāks, kad nāks, kur nāks un ko darīs. Dievs neko nebija noslēpis. Svētvēsture tika piepildīta ar vēstījumiem par mūsu kungu Jēzu Kristu. Tādējādi ir pareizi sacīt, ka mēs ticam un iemantojam glābšanu ticībā uz Kristu, kas atnāca. Bet vecās derības ļaudis iemantoja glābšanu ticībā uz Kristu, kas vēl nāks. Bet šīs dienas sprediķa teksts mūs pieved pie kāda īpaša svētvēstures brīža un apsolījuma. Šeit uz svētvēstures skatuves uznāk Jāzeps un Marija. Bet šodien īpaši tiek izgaismota Jāzepa persona. Mēs lasām, Jēzus Kristus māte Marija bija saderināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi, kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja: Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā gara. Mēs nedrīkstam šo notikumu novērtēt par zemu, jo arī šeit bez Jāzepa ticības un paklausības svētvēsture aiziet pavisam citā virzienā. Situācija, ar kur sastapās Jāzeps, ir ļoti skaudra. Viņš atklāja, ka sieviete, ar kuru viņš ir sadarinājies, ir stāvoklī. Kas tagad notiek? Ko darīt? Kā darīt? Neskaitāmas domas šaudījās šurpu turpu pa Jāzepa prātu. Likumi jau toreiz par laulības pārkāpšanu bija ļoti skaudri. Marijas dzīvība ir apdraudēta. Kāds nepareizs lēmums no viņa puses ievedīs viņa sadarināto nāvē, bet viņš jau negrib, lai Marija mirst. Iegrimis dziļās pārdomās par pareizāko lēmumu, Jāzeps iemiega. Un mēs lasām, ka viņam sapnī parādās eņģelis un saka: Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņem pie sevis Mariju, savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu un tu nosauks viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Immanuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Pēc šī sapņa Jāzeps darīja tā, kā eņģelis viņam bija sacījis. Bet kas bija tas, kas Jāzepu pārliecināja? Tā bija svētvēstures balss, kas viņam tika atgādināta. Jāzeps sadzirdēja to, ko eņģelis viņam sacīja. Jāzep, Dāvida dēls, eņģelis iesāka savu uzrunu. Jau ar šiem vārdiem eņģelis atvēra pareizās durvis ticībai. Bet Jāzeps jau nebija Dāvida dēls. Viņa tēvu sauca Jēkabs. Un tomēr eņģelis Jāzepu nosauca par Dāvida dēlu.
Kāpēc? Tāpēc, ka viņš vēlējās, lai Jāzeps palūkojas vēl tālāk savos radu rakstos un lai atceras, ko tad Dievs senlaikos Dāvidam ir sacījis. Un senlaikos bija šāds notikums, kad Dieva tautas ķēniņš Dāvids prātoja par Dieva tempļa celtniecību. Viņš no Dieva kalpa Nātāna saņēma šādu vēstījumu. Tagad es daru tev zināmu, tev namu uzcels kungs, kad tavu dienu skaits būs pilns un tu iesi pie tēviem, tad es tavā vietā celšu tavu dzimumu, vienu no taviem dēliem, un es nostiprināšu viņa valsti. Viņš uzcels manu namu, un es nostiprināšu viņa troni mūžīgi. Es būšu viņam par tēvu, un viņš būs man par dēlu. Es viņam neatņemšu savu derības žēlastību, kā to atņēmu tam, kas bija pirms tevis. Es viņu nostiprināšu viņa namā, un viņa valstībā mūžīgi. Viņa tronis pastāvēs mūžīgi. Ar šiem pravieša Nātāna Dieva dotiem vārdiem toreizējai pasaulē un Dieva tautai tika atklāts, ka pestītājs Kristus nāks no Dāvida dzimuma. Un viņš būs tas, kas uzcels Dieva namu, un viņa valdīšana būs mūžīga. Noteikti, ka Jāzeps atcerējās šos vārdus. Jā, Kristus nāks no Dāvida dzimuma, bet es jau esmu no Dāvida dzimuma. Un tad vēl klāta eņģeļa norāda uz pravieša Jesajas grāmatas vārdiem: redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imanuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Kristus, tas, kas izglāb savu tautu no grēkiem, Dāvida dzimuma, viņa pēcnācējs, ieņemts no svētā gara, kā senlaikos bija norādīts, turklāt arī īstajā laikā, kas arī bija zināms. Bet eņģelis jau nesāka Jāzepam citēt visus 465 pravietojumus par Kristu. Jāzepam pietika tikai ar 2, un viņa šaubas atkāpās, un ticības liesma iedegās ar jaunu spēku. Tāpēc mēs varam sacīt, ka Jāzepu pārliecināja ne jau viņa taisnās sirds, ne tas, ka viņš bija labs cilvēks un nevēlēja Marijai ļaunu. Jāzepu pārliecināja svēto rakstu balss. Visa vecās derības svētvēstures balss, kas vienā balsī sauca, ka ir tas brīdis, notiek tas, par ko Dievs jau iepriekš sacījis un mācījis. Un Jēzus mācekļi pārņēma šo stafeti un runā ne jau kā kādi filozofi vai pasaku teicēji vai leģendu pārdomātāji, bet Kristus mācekļi runā kā viņa varenības atsauliecinieki un atklāja Kristus spēku un atnākšanu. Un tad, kad mēs mūsdienās domājam par mūsu kungu Jēzu Kristu, tad būtu labi paturēt prātā visu svētvēsturi. Ar kādu lielu pacietību, gudrību un žēlastību Dievs toreiz vadīja pasaules vēsturi uz to brīdi, kad burtiski piepildījās ticības noslēpums: Imanuēls, Dievs ir ar mums. Tik cieši, tik tuvu, savā dievišķībā uzņēmis cilvēka miesu, un savā miesā viņš pie krusta mūsu grēkus ir izdeldējis un vēlna varu ir sadragājis. Bet pēc Kristus nāves un augšām celšanās piepildās vēl citi Dāvidam sacītie vārdi. Dāvidam pravietis sacīja, ka Kristus būs tas, kas uzcels Dieva namu. Bet šis nams, tas nams nav no koka, akmeņiem, zelta vai sudraba. Kristus uzceltais nams esam mēs,
viņa draudze. Šo seno svētvēstures patiesību prātā turēdams apustulis Pēteris draudzēm rakstīja: arī jūs paši, kā dzīvi akmeņi, tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam un pienestu garīgus, Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Šeit draudzē, pie mums, kas esam viņa Kristus, mūsu kunga mācekļi un māceklis, tiešā veidā piepildās tas, kas ir viņa vārds. Dievs ir ar mums. Ne pret mums, bet par mums. Dzīvi kalpodams ar saviem vārdiem, bauslībā un evaņģēlijā, vedot mūs pie grēka nožēlas un to piedošanas. Un kad varbūt mēs līdzīgi Jāzepam savā dzīvē piedzīvojam emocionāli līdzīgus brīžus, kad nezinām vairs, ko darīt un kā darīt, kad liekas, ka ne šā ir labi un ne tā ir labi, tad mēs varam savā sirdī likt apustuļa Pāvila pamudinājumu, kuru viņš deva savam mīļotajam ticības dēlam Timotejam. Viņš sacīja: pārdomā, ko es saku, gan kungs dos tev izpratnīt visā. Atceries Jēzu Kristu no Dāvida dzimuma, kas tika augšām celts no mirušajiem pēc mana evaņģēlija. Un vai pamanījāt to, ka arī šajos vārdos apustulis Pāvils saka: turi prātā Kristu no Dāvida dzimuma. Ne vienkārši kādu izsakņoto Kristu, filozofisko Kristu, pasaulīgas gudrības Kristu, bet svētvēstures apliecināto Kristu no Dāvida dzimuma. Kad tiek pateikts un pieteikts no Dāvida dzimuma, tad mums tiek pateikts, ka Dievs Kristu patiešām ir ar mums un viņš nav pret mums. Tas ir tikpat droši, kā ir piepildījies viss senvēsturē, šajā svētvēsturē apliecinātais. Un tad dzīvo Dievu grēku piedošanā piedzīvojuši, dzīves ceļos no viņa spēku saņēmuši. Mēs kā viņa nams, kā viņa tauta, atvērsim savas sirdis un mutes, pienesot viņam tīkamus pateicības upurus. Dievs, tu mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, mēs pateicamies, ka caur Jēzu Kristu tu esi Dievs pār mums un esi Dievs ar mums un par mums vienmēr un visur. Āmen.